Šis būs stāsts par Ugandu, par valsti, kas atrodas pašā Āfrikas centrā pie Viktorijas ezera. Kas mums lika braukt uz Ugandu? Katram ir savas intereses. Arvīdam fotografēt, Oskaram makšķerēt un Kasparam ālēties pa Viktorijas Nīlu. Mans vārds ir Miks. Man patīk filmēt ceļojumus, un viss turpmākais lielākoties būs mans stāstījums pirmajā personā. 21 dienas laikā mēs bijām baznīcā, mēs skatījāmies uz gorillām, dejojām ar pigmejiem. Es salauzu 2 kameras, mēs agri modāmies, mēs biedējām šimpanzes, dzērām Nīlas ūdeni, braucām ar bodabodām, lecām no klints un filmējām opiju pīpējošus zvejniekus. Bet par visu pēc kārtas. Uganda atrodas uz ekvatoru, un šeit nav ziemas vai vasaras. Cilvēka laiku te iedala pēc nokrišņu daudzuma. Gadā ir 2 lietu sezonas, kas mijās ar sausuma periodiem. Esam savannā, un visa apkārtne ir pārkaltusi dzeltena. Jau saka cements. Cements tā mums neizgūsmējās. Kaut kādi pelni varbūt varētu, vai kaut kāds, jo tas ir krāteris gal galā. Kur ir krāteris? Krāteris ir šeit. Ok. Visas skaistās ieplakas īstenībā ir milzīga vulkāna krāteri, kur izdvisuši jau pirms vairākiem miljoniem gadu. Nereāli. Liekas, ka ezers ir tepat pie kājām, bet metot akmeņus, izrādās, ka tas ir vismaz puskilometru tālu. Kas tas ir? Vulkāniskā bumba. Kas tas ir tāds? Tas ir tāds akmentiņš, kas izlidojas vulkāna izvirduma laikā. Bum! Laukā. Tas nokritis tepatās blakus. Lai gan tuvojās lietu sezona, pašlaik ir sasodīti sauss un karsts, un tas ir labs brīdis, lai novērotu dzīvniekus, kas sausajā sezonā koncentrējās pie ūdenskrātuvēm. Mūsu ceļa mērķis ir Kazingas kanāls, kas savieno Džordža un Edvarda ezerus un atrodas Karalienes Elizabetes dabas parkā. Nosaukumi palikuši no laikiem, kad Uganda bija Lielbritānijas protektorāts, un Briti ir dibinājuši daudzus no šīs zemes dabas parkiem. Mēs atrodamies uz turistu kuģa, kāda šajā sezonā te kursē ik pusstundu, un īstenībā ir ļoti laba novērošanas vieta. Pasieties pa labi, pasieties pa kreisi. Necelieties no sola, augšā var kāpt tikai 14. Tur nav daudz ko domāt, mēs kāpjam augšā. Kazingas kanāls lepojas ar lielāko nīlzirgu populāciju pasaulē. Nepilnus 40 km garajā kanālā to ir ar 10 000. Plašās sēras pulcē milzumu putnu, no kuriem daudzi šeit pārziemo, un tūlīt dosies tālajā ceļā ligzdot uz Eiropu. Dzīvnieki ir tik pieraduši pie rēcošajiem motoriem, ka brīžiem liekas, mēs tūlīt sabrauksim kādu tālāk no krasta atbridušu nīlzirgu. Nīlzirgi negriež ceļu kuģiem, bet bēg no ziloņiem, kuriem sagribējies padzerties tieši šajā krasta nogrieznī.
Un vēl kāda atziņa. Nefotografējiet ziloņus krēslā ar zipspuldzi. Tie var palikt nervozi. Taču nepatīk. Jo ne bez izpildes. Bez zipspuldes. Tam nepatīk. Tas ir pārskaities. Šodiena tiks veltīta cilvēka tuvākajiem sugas brāļiem – šimpanzēm. Esam Kibala Nacionālajā parkā, un līdzīgi kā gorilla mežā, arī šeit ir iepriekš jārezervē īpašas atļaujas. Aprēķināts, ka 20. gadsimta sākumā Āfrikas mežos šimpanžu skaits bija ap 2 miljoniem, taču straujā lauksaimniecības attīstība un mežu izciršana ir darījusi savu. Pašlaik tiek kalkulēts, ka atlicis tikai ap 150 000 šimpanžu, un šim skaitlim ir tendence samazināties. Pēddzinis ir bruņojies ar rāciju un, kontaktējoties ar biedriem, mēģina atrast kādu no 16 ģimenēm, kas dzīvo šajā mežā. I think we'll go on the other side. Esam pavisam tuvu šimpanzēm. Viņi izbiedēja. Esam pielavījušies šimpanzēm nemanot, un saceļās liels tracis. Pirms tam tikām brīdināti neiet šimpanzēm pārāk tuvu. Tas tāpēc, lai tās nepieradinātu pie kontakta ar cilvēkiem, jo pieradušas tās nākt pie turistiem, mangot ēdamo un iespējams mēģināt atņemt kādu iepatikušos lietu, piemēram fotoaparātu. Šādi secinājumi izdarīti, novērojot šimpanžu izturēšanos zooloģiskajos dārzos. Tāpēc labāk ieturēt veselīgu distanci, lai saglabātu iespēju novērot šimpanžu dabisko izturēšanos mežā. Fikasu augļi tiek ēsti sausajā sezonā, un tajos ir augsts cukura saturs. Šī koka platās saknes šimpanzes izmanto, lai savā starpā sazinātos. Then we hear others responding from distance. That means this is Jim's telephone. Yeah. Neredzamie draugi rācijās ziņo, ka tālāk mežā šimpanzes taisoties pāroties. Pēc kāda laika tiešām atrodam atsevišķu sēdošu mātīti. Laikam tomēr tēviņš ir saodis svešniekus un aizsauc mātīti prom no mūsu kārajiem objektīviem. Pie ieejas mežā manījām pavijānus un, aizlaidušies no gida, ejam meklēt tos uz savu roku. Šis gan nav pavijāns, bet melnais kolubus. Pavijāni ir dzirdami dziļāk biežņā, kur arī mēģinam ielīst. Alkatība mūs tik tālu noveda. Tepat viņa mērķi ir. Kādā mirklī saprotam,
ka pavijāniem mēs nepatīkam. Tie sāk dīvaini brakšķināties un biedēt mūs prom. Re, kur tu man esi? Arvīd, glāb mani. Domā, mēs baigi nobijāmies no tevi. Bet tās vecīgais. Tepat apakšā ir viens. Jā. Pie mums. Evo, ja kur nāk virsū, vai jālaižās. No, ko, bailes ir? Nāk kā melna nakts virsū, Johaidī. Ne tikai ģīmes slapji, būs arī biksniņas slapjas. Nav vairs omulīgi. Nofilmēju tūplānu savam baidītājam, kas karājās 2 metrus virs manas galvas, un laižamies lapās. Veicam lielu pārbraucienu pāri visai Ugandai uz Murčisonas dabas parku. Tomēr viņa griežas. Mēs esam Rūsas sēsti. Jā. Pirmo reizi esam pie Nīlas un ar prāmi dodamies iekšā vecākajā un lielākajā Ugandas dabas parkā. Prāmis ir pilns dažādu tautību cilvēkiem un labi apsargāts, jo tuvākajā apkārtnē citu iespēju tikt pāri Nīlai nav. Parka aizsākumi meklējami jau 1910. gadā, kad šajā teritorijā plosījās cecemušas izplatītā miega slimība. Epidēmija bija tik liela, ka izdzīvojušos cilvēkus evakuēja, bet tukšos laukus atdeva atpakaļ mežam. Dzīvniekiem milzīgajā teritorijā ļoti patika un izveidojās pārapdzīvotība. 1969. gadā tika pat izdotas medību atļaujas 3500 ziloņu un 4000 nīlzirgu medībām. Ironiski, ka turpmākajos gados notika apvērsums, pie varas nāca diktatora Amina militārais režīms, jeb kāda veida turisms tika pārtraukts un parks tika izmantots kā liels pieliekamais armijas vajadzībām. Kad parks kā aizsargājuma vide atkal sāka funkcionēt 1990. gadā, bija atlikusi labja 10. daļa no kādreizējā dzīvnieku skaita, bet kopš tā laika viss iet uz augšu, un paši parka darbinieki lielās, ka nekur pasaulē neesot tik strauji pieaugoša dzīvnieku populācija kā šeit. Okoteta ikwangara bule anyu ne bodo nule okoteta dolera sure anyu na mena tikilai motokezi tikisenge ponele okoteta injezara ro ai kupajele ikerus okoteta dolere kide anyu na bodo agule kenge munu koroto sanado. Watching all the things that I used to know, running out in the plains of selfish pursuits, prejudice, wild ambitions, strange revolutions. Makes me homesick, makes me homesick, makes me homesick.
Autobusu gaidām, jā? They want to come in. Jā? Yeah. Mums jātais ciest. Neatstājiet mašīnu, ja viņš tot liks iekšā. Ev, skaties! Taču ne. Līdz prāmim jāgaida pusstunda, tāpēc es varu netraucēt nodoties pavijānu kopienas vērošanai. Atkal esam uz kuģa. Rītdien tiks veltīta makšķerēšanai, tāpēc pievakar izmantojam, lai izlūkotu Nīlu. Bez jau pierastajām nīlzirgu ģimenēm un putnu tūkstošiem ieraugam pulciņu krokodīlu. Pirms 40 gadiem, kad sākās masveida turisms uz Ugandu, krokodīli ieraugot kuģi, visi kā viens metās ūdenī. To izmantoja zaglīgie pavijāni, kas speciāli gaidīja uz garām braucošiem kuģiem, lai mestos lejā no kokiem un izakt no perēkļiem krokodīlu olas. Tagad krokodīli vairs nav tik nervozi, un mazie krokodīlēni var droši izšķilties. Pa gabalu redzam milzīgo Murčisonu ūdenskritumu, un mēs nolemjam, ka pie tā arī rītdien makšķerēsim. Beidzot ir pienākusi Oskara zvaigžņu stunda. Pat lāgā nepamodies, viņš jau piņķerējās ap auklām un spolēm. Ar tik lielu multi. Šodien tiks pilnīgi veltīta makšķerēšanai. Mērķis – Nīlas asaris, kas var sasniegt pat 108 kg svaru. Nu šeit. Pēkšņi notiek neticamais. Pilnīgi mierīgā filmēšanas situācijā mana uzticamā kamera samežģi krāsas un izslēdzas. Kādu brīdi esmu panikā, bet tad risinājums tiek atrasts. Tā, nu sveiki, tieši pie Murčisonas ūdenskrituma es esmu palicis bez lielās kameras. Jāgaida tagad 2 dienas, kamēr no Latvijas atnāks jauna. Paldies Dievam, ka mums brauc viens cilvēks, kas viņu var atvest. Šī cilvēka vārds ir Vineta. Viņa ielido pēc 2 dienām, lai piedalītos laivošanā pa Viktorijas Nīlu. Bet es tālāk filmēju ar Kasparu mazo kameriņu. Stresā galīgi piemirsies, ka atrodos pie viena no Nīlas lielākajiem ūdenskritumiem. Murčisonas ūdenskritumā Nīla tiek iežmiegta 6 metru platā spraugā un nogāžās 120 metrus zemāk, 3 nāvējošu kaskāžu laikā. Katru sekundi te caurtek 300 kubikmetri karstā un brūnā Nīlas ūdens. Manuprāt, mēs esam izkūlušies no mājām stipri par vēlu. Saule jau karsē ar cepeškrāsnes jaudu, un jebkurai normālai zivī būtu jātup dzelmē letarģiskā miegā. Tiek veikti dažādi latviešu rituāli,
tomēr viss ir velti. Pēc 5 stundu pauzes vīri ir joprojām pilni spara. Mēs ar Kasparu viņus pametam, atceroties Mērfija likumus un paredzot, ja mēs filmēsim, neviens šeit nekad neko nenoķers. Tā nu vēsā mierā dodamies skatīties saulrietu. Taktika nostrādā pareizi. Oskars ir noķēris smuku Nīlas asari, ko mēs tūdaļ sagatavosim vakariņās. Nē, nu vienkārši, iemetiens, profesionāls iemetiens. Pagaidī, kamēr dāma sevi izlas, kamēr nosērās un vilka augšā, Cik jau cīnījies? Minūte varbūt, pat nebija. Ātri, jā. Padevās uzreiz, normāli. 9 kg. It is 4 kilos. Nē, 4. 4.1. 4, cik tur tie? Normāli. Viesnīcas pavārs man palīdz zivi notīrīt, uz mirkli iemarinēju to eļļā, ķiplokos un čilī, un tad pusstundu uz karstām dzels koku oglēm. Nenormāli garšīgi. Tūlīt būsim pie kempinga Krācis. Tad viņu mēs brauksim